Labrīt! Esmu uz E6 Nebenes, netālu no ieskaimas. Tikko kaut ko bija ierunājis, protams, ka es tur neko nebija ierakstījis. Runāju pats ar sevi. Vakar atbraucu tev uz šo parkingu. Ieskaimā nakti izkrāvu. 12 naktis te apstājas. Ieskaimā izkrāvu šitos te salātus un kā viņus sauc? Valdi jāpastāv. Jā, labi, vēl 3 minūtes pastāvēsim. Kaut kā aizsapņājos. Salātus un desas. Un atbraucu te līdz parkingam. 8 stundas, tur kaut kādas 55 minūtes. Ne. Un šodien jābrauc uz Gjoviku. Tur jāpaņem kaut kāds Bilglāzā Stasim. Tāds ir kompānija. Nezinu, kaut kas priekš stikla kaut kādi. Tad uz Rinkebu. Pēc visādiem kotešu sieriem, jogurtiem un tralalā. Tur būs pilns un vēl Lillekām norā jāiebrauc, jāpaņem sultetojas konteiners. Tas zaptas lielais konteiners, cik viņš ir tonīgais. Un tad jau uz to smalko stāvangaru. Es nezinu, es rītā to varēšu izkraut. Kad man neatsūta pretī kaut kādu traileri samainīt. Jūs ja te nobraukāšu turpat pakaļ. Jo man jau vairāk pa 2 stundām uz vienu galu, kādreiz 3. Es nezinu, ko viņi tur saplānojuši. Labi, ko viņi tur saplājuši, to saplājuši, atcim ar viņiem. Ārā silts, cik te ir 12 grādi. 12 grādi. Viss tur tā. Kā tiem putekļiem te ņemos, nevar izturīt, nevar iedomāties kādu foršu ķīmiju. Uzpūst kaut kur lupatu un noslaucīt. Visas tās podziņas tur iekšā, putekļi salīduši. Tu vari spūst ar pistoli, ar gaisu, es nezinu, zobirstīt te jāņem. Man pilnīgi traci, man uz nerviem krīt. Šitie, kur tur salientējos tumblerīšos iekšā tie putekļi, pilnīgi, traks var palikt. Man tracina, riepu var izšaut uz ceļa, nafig man tas pie vienas vietas būtu. Bet šitie sīkumi, tā nervus grauši. Puteklīši, kas tad tur, jau kaut kādu iziņu vēl liek atnākusi, nav gan. Puteklīši šitādi te nepatīk. Tā, brauksim mēs uz Gjoviku. Pa kādu mēs, laikam, pa 33. ceļu būs jābrauc. Cerams, ka viņš ir vaļā. Nē, es braucu, un tu biji kādreiz ciet. Labi, kustēsies, tad arī redzēs kaut ko. Čau visiem. Pagaidām. Trik. Trikšķinies un bakšķinies. Ko būstrāns mums blakām stāv. Jā, tāds smuki jau. Tad neuzkrītoši smuki viņam nokrāsots tās piekabes un tās mašīnas. Tāds smuki. Volvīši pat. Volvo, man liekas, viņam viss ir. Smuki. Un arī sāksim kustēties. Man te aizmugurā Veojas stāv. Jombu. Tur atbrauc vakar kaut kāda vieglā mašīnas, kad tas stāv. Un ciemos atbrauc. Rīt arī stāv. Es nevaru saprast. Es domāju, kas viņi tur sunīti ir rokā tur. Tur draudzene, pie draudzenes atbraukuši, izkāpuši, tagad apķerušās pusstundu stāv. Nelaiž tā vaļā. Tas ir, kura tā šoferene. Viena tāda tieviņa. Es domāju, ka Džeks nevar matiem, kuķenes, meitenes. Tur tagad mīlējās abas divas. Tā tagad brauks reisā prom. Nakti pavadījuši abas Volvo kabīnē. Laigās zēbieksts. Labi, es arī kustēšos Atlantiko. Tur jau arī, cik es sapratu, jau poļi salīduši strādā. Norķa parking šitas tad. Brauksim mēs arī. Kustēsimies prom no tā parkinga. Galvenais aizbraukt uz pareizo pusi. Neaiznesties tur, kur nevajag. Un neuzbraukt kādām virsū. Man patīk, ka viņš trik taisa. Viņš man netaisa tāds trik. Eic vēl verk.
Varbūt vakar varēja līdz Minnesundai tikt, bet, nu, nezinu. Varbūt būtu 2 minūtes pāri 9 stundām. Domāju, nē. Labāk nevajag tādām gudrībām nodarboties. Brauksim uz 6. ceļu virsū tūlīt. Tāda tā sīkā laikam braukt. Nē, vēl viņas nav aizbraukuši. Nu tās gan tur visu nakti nomīlējušās, vēl nevar izšķirties. Nevar jau būt, ka māsas šitā stāv pusstundu apķērušās pie mašīnas. Ko tur kreisā pusē vēlojas, viņa tāda brauc. Šī arī kaut kur es redzēju tos kuķenus trases. Jau smuks tas viss kā nākās ar lampām. Vēl stāv bučojās. Nu tās ir gan kārumi. Gaišais salons viss tam volviķim. Ķīlētais. Labi, braucam mēs pa savām štelēm krauties. Kontrolplats nešancē. Nestrādā tā pareizā. Ejam uz 33. ceļu. Man arī tur nafta vēl nav iekšā 43%, ko es tur. Es domāju, ka es ir pa taisnu, pa 6. tur es tajā aiz Brumundāls sapildīšu Utskogā. Jāskatās kaut kur Bļovī, kā šie smalkie tanki, mums ir tikai Uno X der. Uno X, tā pareizi. Un YX. Nevis tā kā Latvis saka YX. Viņam tā interesanti. Viņam tas ir Y. Un tur, kur ir tas saucamais Y, burtos, viņu sauc pa U burtiem. Un man tāds smieklināk, kur Eiropiešiem tas ir U burts. Kā viņiem tā ir iekauts tas U krievu, ka viņi visur lieto šitos U iekšā. Ļoti daudzi. Kā Vāris teica, ir vikemija. Viņiem ir bukemija, man liekas. Kāpēc viņiem tas U burts? Tas jau ar Norķiem arī saka, kāpēc tu nesaki minerālu ūdens. Vutautas, bet saki vitautas. Tur taču ar tas saucamais krievu U jums ir iekšā. Tur viņš saka vitautas, tur viņš nesaka vutautas. Tur viņiem pārējie, kur šitie viņiem ir tie smalkie, tad pārziekties var. Tā, esam uz 3-3 ceļa. Bija te vienas kaut kāds remontē kaut kāds malas. Kaut ko tur. Cik mums Bjoviks 67 un cik mums ir līdz 62 km līdz Bilglāzam. Bjovika tur laba vieta, tur var arī vagoniņus it kā nopirkt vienā vietā, tā kā tur tas tas vagoniņu šrots drīzāk, tā varētu būt. Tur var iebāzt degunu, painteresēties, pasūtīt varbūt. Man tikai telefona numurs ir. Varbūt vasaras beigās jāpasūt, lai man tādu sameklē ne pa bargu naudu. Tā brauksim pa zīmēm, lai nav jāmaksā sodi. Piebremzēsim 60. Un kas te pa sajiet ar kaut kādus autiņi. Mums tur labā pusē kārtīgi ūdenskrātuve. Tur nāk upe no tā gala, te pārvācās šī ūdenskrātuvē. Ļoti lielā, bet tas nekad neesmu piefiksējis. Pēc viņa aiziet arī Glommas upē. Tā neesmu nekad iedziļinājies. Ceļš arī kādās apmalis tāds nolocījušās, tās malas ceļam nolocījušās. Tā, tur mums nāk pretī, bišķi palēdīs un liekam to smago. Lai jau viņi aizbrauc un tad līdīsim tajā šaurākā iekšā. Nu, akmeņu nogrūms.
Reku betonētos malus, ka tā akmeņi laikam gāzās lejā. Sapūta kaut kādu. Ir tāds gabaliņš mazrusciņš šaurs. Strīdas 3. Pēc tam jau būs normāli. Tik neatceros, cik viņš tālu gāja. Šitas gals tur, kur sīpols baigi daudz audzē, man liekas. Sīpola lauki. Vismaz bija, pēc kādreiz braucu te. Rudenī, tad viņi tur bija novākti, tā kā kartupeļi visi žuva kalta valnciņi, kā viņi tur parasti. Nu, re, kas te ūdens krāta feina, ne? Au! Kur tu man te šlāgeru muziku uzlēci, bļi? Nevajag man savādāk man te skaitot naudu nost. Vēl te kaut kāds remonts ir, cik tas tilts laikam brūk kopā. Tad laiž pa vienam pāri tikai. Kas brauks, tas brauks. Laikam tam būs pirmā roka. Nevis man. Tur tilts tas. Pagaid. Nu ja tas tilts, kas iet pāri šitā. Nevar būt. Nē, es kaut ko fleitēju. Tas nav tas tilts, ko es tur murgoju. Tas kaut kāds, to būvē, to tiltu, tur kaut kādu, es nezinu, kam viņš tries pāri. Varbūt uztaisīs, ka tur kaut kādu jaunu tiltu pāri tai upei. Tad nebūs pa šito ceļu jābrauc, vai tur baigais līkums, ja tas būs dzelzceļš, nu nezinu. Kaut kādus tādus murgus tur tagad tikko pamanināšu tās puses. Tāpēc, ka brauc pa 6. ceļu, tur var redzēt, ka viņi tur kaut kādu tiltu būvē. Tur kaut kādām pussalai virsū varbūt tai tur. NATO bāze Briest kārtējā. Uz to salu izskatās, ka tas tilts varētu iet. Nu, te tāds šaurāks trāpījās, jā? Posmiņš. Feini. Ojohe, kas tam modeļi nāk pretī. Nu, iespaidīga tā ūdens krāta, redz, vēl nav beigusi. Brauc un nevar pabeigt. Aiz te vakar skatījos Aldi to no Kanādas. Viņš tur stāstīja tāds brīnums par tām vecmeitu un vecpuišu ballītēm. Kā tās sievie meitenes uzvedās vieglās mašīnās, jā. Viņām viss pie pakaļas. Tur viņam pilnīgā taisnība. Un tad viņš teica, ka viņš tur no Liepas lodes puses laikam ir. Aldī tādā, es tur arī esmu daudzies pa to lodi. Muterei māsīca dzīvoja, viņa dēls bija, nezinu, 100 gadu vairs redzējis. Tur dzīvoja netālu no pirmā 5 stāvena no stacijas. Es tur arī bērnībā braukāju, podus gāzā, viņa 5. stāvā dzīvoja. Mētājām tomātus no 5. stāva vecenēm pa mugurām, nu visādām glupībām nodarbājamies. Ada mutere arī pārcēlās, nu, izšķirās fāteri, aizgāja uz lodi, strādāja tajā ķieģeļu fabrikā, trubiņu fabrikā, ēdnīcā. Un viņi arī dzīvoja tur bišķi uz Liepas pusi, viena no tām 5 stāvenēm, kur apakšā bija veikali. Nu, tad jau bija, tā kā es pēc armijas atnācu, jā. Un tad Aldim arī ir, Aldi tev tur skatos pazīstams uz autovēdēju brauc, Egīls vārdā. Un es te braucu piekdien, mājā nāk pretī man autovēdējs ar Norvēģu numuriem un logā Egīls. Tātad Aldi mums arī ir savs Egīls Norvēģē uz autovēdēja. Nu, rekās mums te ūdens krātuve. Smuko, nē? Kur jau vāc akmeņus nosja, ko viņi tur dara. Ka krakšas. Trik taisa.
No tā tam mūs arī savs Norvēģija Egils uz auto vedēja. O, skaties, te gan ir feina dzīvošana, ne? Tu dzīvoši tajā ūdenskrāti vai blakām. Iekšzemes ezers noteikti 100 punktu lielais. Jau papēta, kā viņš īstenībā saucās. Tik neredz īstos tīklus krastmalā, kad doties zvejā pēc kāds tur tās zīves ezeros aug. Šitani, jā, te bija tie sīpoli lauki, es atceros, ka braucieni te visi bija novākti. Rudeni, augustē, kad viņus tur vāc tos sīpolius. O, kas te kemperu vagoniņu apskaties, eku kabe stāv, viņu vajadzētu pieāķēt aizūgt. Viņam nevajag, kāpēc viņu tur, blīn. Kas tur kempings? Jā, tas ir kempings. Figa sibe. Kā sīkais saka, nišijašibe. Nišijašibe, viņš tā kā krievu valodā neko tur nesaprot, viņš tā nišijašibe. Jā, lauki. Zemnieki apsies, kā uztaisījuši laukus. Blīn, 7 grādi tikai vairs palika. Ko tu gribi 10 no rīta? Nebūs jau Gran Canaria, kur ir karsts. No rīta jau. O, malka, arapskaits, cik te malka sagatavota. Blīn, man taču jāiepēr kādu šitādi 3 maisi ziemai. Es tik kaut ko atlieku un beigās skaties jau rudens klāt. O, siltumnītis kaut kāds. Līdzenamī. Tā. O, tā. Traucamies uz Gjoviku. Jau stāda sīpols, laikam, iekšā kāda mongoļu tur stāvēja visām hūtēm galvā. Nu, tie tur, šaurām atštelēm. Līdzīgi mongoļiem, onziņ, kas kazahiem, ķīniešiem stāda sīpols. Traktors atteic tādus dēstus jau asniem. Tātad viņi stāda jau tādus, varbūt ķiploks vai sīpols, nezinu. Teku jau nolaistīti lauki. Kas šitie pat zelteniem sūdiem? Viņi ziet tā kā rapsis izskatās, gar malu tie zeltenie. Kas tie tāda aug, Valnci zina pa nezālēm? Kur ezerā tas ūdens ar atkāpies pazots un es reku ar plēvēm novilktu lauki, viss te kaut kas notiek, 50 gadi Dānam Ērikam. Zvaniet, skaitiet naudu, reku telefons, gudrīši. Var apsveikt Ēriku 50 gados telefonu numurs uzskaita viņam uz visu kādu štuku kronas, lai šis var nosvinēties kārtīgi. Johai, kā man neienāca prātā tādu plakātu uzlikt kaut kur telefonu numuru, lūdzu pārskaitiet man dāvanu kādu naudiņu. Ot tas gan labs gājien. Te brauc tāds forši, tāds līdzenums. Tādi slaidie līkumiņi, mums tur pa to galu visu laiku augšā lejā uz to Rogalandu, augšā lejā līkums pēc līkuma. O, pasniedz staltā, apskaties, kāda tur dubsi grozīdām aizsoļoja. Jā, tev iet pilnā spārā viss traktori saimniecībā, viss notiek, reku, jo tur arī kaut ko stāda, reku. Tie pat iebāsti tādā teltī, lai viņi tur saulē nepārcepās. Ar kaut kādus dēstus sastādījuši. Šreja. Kas tajā šrejā bija? Te kaut ko pārdevis, kaut ko ložņē pa netu. Es šrejā kaut ko pārdevis. Domāju, blin, kur tā šreja? Re, kur viņa ir. O, re, kur ir tas? XI! Bet tajā es tur nevaru ielīst. Tajā es tikai varu visu nogāst.
tankštelē. Nu, aizdusa vīreli, tur sirma galva tā kā man, bišķi paja malā, ka nenoģīvs un nenožaujies man te priekšā. Tur šūpojies jau aizdomīgi. Ko tev ārē kā uz 17. māju jau tilti tiek mazgāti. Visi tiek mazgāti, sagatavots, nebrausmos neviens pretī. Nu, sportisti ar sunīti. Kur tu nu zipāsi? Tur es kaut kur pa kreisien, es biju ielīdis, tur es kaut kur olas krāvu, pareizi, es biju aizbraukt, no turienes brauc ārā. 10 roseres, 10 roses pa 150 kronām. Oho, tas ir diezgan tā. Nav dārgi. Maziņš miestiņš apskaties. Kam tās lielās pilsētas vajadzīgas? Dzīvo tādā mazā miestiņā. Feini. Tur dzīvo godā liela pilsētā, nezinu. Liekas, tiem cilvēkiem ir tāda lielumānie. Kas to Kristiansandā tur pa pilsētu uz Oslo, kur daudz cilvēku, kā viņiem patīk uz tiem betoniem dzīvot, izējā ratais durvis tev iela, tev labākā gadījumā gods balkons, ka tur iziet ārā. Nu, tos es nesaprotu. Cilvēkus, kuriem patīk kaut kādos dzīvokļos dzīvot, vēl lielpilsētā. Tramvāji, automašīnas, kas tik tur neskrēja, te kaimiņi durvis daudz ārprāts. Suņi kaut kur žvankst, kur piekakājuši visas pakšas. Nu labi, tad tev suņus neredzi. Tad es par Rīgā atceros, mamma mija tur Ziepnieku galvenā, kas tur vienreiz kaut ko īrējas pusgadu, tu izēj no rīta kaut kāds zooparks ar suņiem, visi tādi smalkie, ar suņiem tur staigā. Tad to suni nabadziņi iespunda visu dienu savā dzīvokli, paši aizgradās uz darbu, tas tur gaudo pa māju istabu viens pats. Ej, tu ieskaties dzīvnieku mīļotāji. Tie jau nav dzīvnieku mīļotie, dzīvnieku spīdzinātāji. Iespundēt viņu caurām dienā vienu pašu istabā, pēc tam vakarā jau no rīta iziet pastaigāt, kā viņš justos. Mīļotāji, Hreneva. Nu, tāpēc es saku, man patīk mazi miestiņi, forši. Viens otru tur sveicina, patīkami dzīvi. Nevis tur iet saskābušiem ģīmiem pa ielā un tur grūstās. Baznīca. Kas tad pa baznīcu, kur tad viņi ir mums? Un kāda terasīta atjauno jaunu stabus, liek bija man atabišķi mājā jāpielabā. Kaut kādiem terasē dēļi jānomaina būs. Negribas vispār neko darīt, bet nu jādara. Zālīte arī nopļāvis. Smuki, smuki. Nekas liels, normāls mājas, nevis kaut kāds 3 stāvu gāzbetona būdas sabūvētas, un pēc tam 3. stāvu bērni aiziet prom, 3. stāvu aizklapēt ciet, jo nespēja apkurināt. Ir tādi kadri Latvijā. Uzbūvē, nezinu, kādus monstrus sīkiem noziep ēst, un tad divā tā dzīvā, nezinu, kā to būdu lielo 3-stāvīgo apsaimnieko lielumu mānija. Šitās man patīk tādas normālas mājiņas, normāls, neko lieku, neko lielu. Es saprotu, ka tu esi baigais miljonārs. Jau tur dārznieks apkopējis un visādi kurinātāji. Tad tādā lielākā, varons vari dzīvot, bet šitie te, kas izlīduši no Padomju Savienības, dzīvojuši Hruščovkā, un tagad pēkšņi viņam vajag baigo villu uzraut. Un tev paliek 60 gadi, viņš vairs 2. stāvā uzrāpties nevar, tur jau pelējums pa sienām ložņā. Bērni jau aizlaidušies prom uz Maskavu, ja valnziņ kur. Kaut kā tā. Labi, jāsāk, kas cik man vairs palika? 4. Nē, kādi 4 kilometri, ko es tur murgoju. 20 kilometri vēl līdz pēc kravas. Nu, mēs te lēna. Kā Latvijas teiktu, ļena noteikti, jā? Bet šitā ir lēna, nevis ļena.
Braucam tālāk. Atkal kādreiz traktors. Man šodien traktori priekšā ļoti daudz. Visi tagad te apsaimnieko savus laukus, un tad bieži viņi ļoti daudz, tagad šā ceļa bija. Daudz bija tie traktori, man te maisījās. Tā. 15 km līdz destinācijai. Destinationam būs, bet nu labi. Traucamies. Man liekas, ka es redzu to bilu glāzi jau. Ja es pareizi redzu. Tur viņai jābūt. Kā tur viss, kā piebraukšana notiks. Nē, tas nav bilu glāzs, kurš tur murgoja. Nē, ir viņš ir nav. Kas man galu galā bija jāpaņem? Nē, ir. Nevis bilu glāzi, nu gan es uz āmuru galva, blin. Rīs bilu glāzi. Nu pareizi ir bilu glāzi, ko viņš ir. Tā. Ja es iebraucu te iekšā, man pēc tam pa to pus kaut kā jāizlien ārā būs. Jāapgāž visi, blin, stabiņi. Tā, iešu te prasīt visiem, davai. Tur es izgriezīšos ārā, nenonesīšu nekā. Cerams, ka es izgriezīšos. Pabrauksim bišķi uz priekšu. Wow! Helvete! Labi, čau. Paņēmām mēs te kaut kādu, sīk starp pieliekam, paņēmām mēs te kaut kādu saucamo to, blin, kā viņu sauc? To, kas riteņus skrūvē mašīnai. Brauksim pa šejieni, nafik. Savādāk mēs tur nonesīsim visus ampeļus. Pa centru pavilksimies. Tos smagām mašīnām, nu tos. Kriepas maini to. Elektrisko pistoli. Rumānsai gan nopirks. Nebrauks uz servisu, pats mainīs riepas mājā. Saviem dafiem 4, ja cik viņam tur ir, es pat nezinu. Viņš zem Nortēm pat tur brauc. Braucām mēs te pa Gjoviku. Nu, BMW, griez nosti. Tā, kas te mums te tāds ir. Galvenais nepalīdzam kaut kāda tilta nevajadzīgā. Jātur acis vaļā. Wow! Kāds te cen? Dakšiņas un karotes grab. Labi, tie tur sapņo. Tā mašīna brauc pretī, tad jau. Mēs ne. Braucam tik uz priekšu. 4. ceļš pa labi. Reku zīmes stāv, reku mums jāgriežas. Pa labi. Gandrīz būtu aiznesies viņam garām. Baļāviens, nemaz kaut kā nepamanīja. Ka tur ir 4. ceļš. Nebrauc neviens velosipēdists vēl atgaitā. Cerams, ka tur nav tilts lejā. Nebija zīme, ka varētu iesprūst. Nav gan viss kārtībā. Reku es izlīdu. Nu, sapratu, kur es tagad esmu. Tagad es sapratu. Un kas ir tas pa tankšteli? Un no X, kur tu tur smagiem uzpildīji. Neko tu te nepildīsi, viņš saka. Brauc vien tālāk, meklē citu tankšteli. Piebremzē čalīt, neskrien tik traki. Tā, tiltu gaisā piekabē, visi līkumi izņemti. Nu, braucam mēs tagad uz Ringebu uz Freju. Cik mums ir kilometri? 103 kilometri līdz galam.
Aksa braukt un braukt. Hāmars 46. Nu jā, Hāmars aiziet tā kā atpakaļ, Lillehammera tuvā. Ja es kaut kā interesanti, man uzdeva tādu jautājumu, ka es nevaru iebraukt auzās. Ko viņš man prasa? Nu, te kaut kā savādāk runā. Tiešām nesapratu. Tam jaunam prasa pasaka normāli. Viņš ir savādāk norvēģiski paprāt, tu man pielic, bet to, ko viņš tur teica, nu, kaut kādā var žargonā, valnciņu, zini. Labi, davai, čau visiem pagaidām. Veiksmīgu saulaino darba dienu. Kas mums šodien ir? Otrdiena. Tiešdāk, jā. Lielajam sīkajam dzimšanas diena šodien. Labi, čau. Nu, Lillehammera, kur tramplīni alumā. Kur viņi ir? Traktori man deg un galā. Roka, sāp, nezinu. Sasitu, izmežģīju, sastiepu. Sāp labā roka. Bļāviens. Vēl plakāts paliks no olimpiskām spēlēm. Labas ir gerā jāizbrauc, baļīt. Haiveja būvēs, liekam, gar to ūdens malu. Ja viņi tur kaut kādu ekskavātoru kaut ko izrakuši, kaut ko sarakuši. Reku tur ir tā tramplīniņš. Kaut kur bobslēja trase ar kaut kur jābūt, cik es saprotu. Bet īsti ir uz tiem sporta pasākumiem te. Kaut kur arī ir jābūt tai. Hallei arī kaut kādai hokeja noteikti. Au! Blīkā roksām. Labā. No pleca līdz elkonim. Bļāviens. Kāpēc? Kas to var pateikt? Tairaram, pam, pam. Kas tad tur ir? Kur būvē kaut ko tilts, vai kāds kaut kur kaut kādi tilties, kaut kur pa augšu. Skaties, kā te viss notiek. Būvējam un ceļam. Čau! Kas mums šodien pa datumiem? 15. maijs. Sakrāvam Aurskogā cukurūdeni. Cukurūdeni, apskaties, kāds tur melnas debesis priekšā rei. Šodien beig feinā diena, tad lietus, tad krusa, tad vējš, tad saule. Un tagad 10 grādi. Krāviņa mums ir no Aurskoga, kā viņi tur vēl ir pareizi saka, uz Stavangeru. Un traucamies uz māju. Pulkstens ir 12:30 dienā. Brauksim caur Oslo, neiesim uz prāmi šoreiz. Tāpēc, kā ir vēl pusdienlaiks, sastrēgumu nebūs. Un, ko lai jums saka, priecīgu vīkendu, guhelg, un jaukas brīvdienas, un kas ir saistīti ar Norvēģiju pazīstami, visiem priecīgus valsts svētkus svētdien 17. maijā. Lai jums veiksmīgas brīvdienas un jaukas nedēļas nogales. Un sveiki, un nosviniet valsts svētkus godā. Čau visiem!